Tad es sapratu, ka jā, tad tu vienkārši dari, un tev ir tās bailes arī no kļūdīšanās, bet tu vienkārši ej un dari tāpat. Šis ir podkāsts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa, un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Sveiciens visiem skatītājiem un klausītājiem. Ar mums šodien ir Ritvers Toms Logins, kurš ir jaunā Rīgas teātra aktieris un kinoaktieris, kuram ir profesionāls hobijs pavārmāksla, tā saka, ja? Jā. Vai ir kaut kas tāds, ko tu vēl gribi, lai tavā intro pieliek klāt? Ja neskaita, kā tur... Cilvēks, jā. Cilvēks, kurš kļūdās. Ok, labi. Arī uzreiz godīgi pasakam skatītājiem, ka mēs esam pazīstami un diezgan ilgi jau. Bet pirms mēs ķeramies pie šīs puses, tad es gribu tev atgādināt par to, ka pirms 10 gadiem tev bija Radio 5 intervija, kur tu tiki intervēts, un tev jautāja saistībā ar to tavu profesionālo hobiju pavārmākslu, kā tas aizsākās. Un man liekas ļoti forši, kā tu atbildēji, Ak, Dievs, jo tas, ko tu teici, tev bija 16 gadiem. 16-gadīgais Ritvers teica, kā tas sākās? Tas ir labs jautājums. Aktieriem arī vienmēr to uzdod, un viņi nevar atbildēt. Tagad aktieri, Ritver. Kā tas sākās? Bet šoreiz tad vairāk par aktieru mākslu. Tas ir labs jautājums. Pavāriem to arī bieži prasa un nevar atbildēt. Jā, dīvaini. Kā aktieru māksla sākās? Patiesībā tas viss sākās agrā bērnībā, kad man ļoti patika teātris. Man ved uz teātru un es gribēju iet uz pieaugušo izrādēm. Man neinteresēja bērnu izrādes pārāk. Man gribējās vairāk tur skatīties garās, nopietnās izrādes. Tu jau kā bērns saprati, ka tas ir tā kā muļķīgi vai... Ka tā bērnu izrādēm? Jā, man likās tā, ko viņi tur ķēmojas. Līdz kaut kādam vecam varbūt es skatījos, bet kaut kādos 5 gados man bija tā, ka es gribu tās lielo izrādes. Ok, bet tev arī, kad tevi iemidzināja, tad tev lasīja dvēseļu puteni, vai kā tas tā kā notiek, ka tu jau kā bērns? Es nezinu, vienkārši man ņēma līdzi, nebaidījās ņemt līdzi vecāki uz tām nopietnējām, un man kaut kā tas iepatikās. Es noteikti neko nesapratu, bet man fascinēja kaut kāds tas viss, tāds paņēmiens un veids un nopietnība un tas tā. Bet, un tad bērnībā es gāju tādā teātrī Zīļuks, bērnu teātrī, jā. Un tu arī tur gāji. Es esmu tā zvaigzne, kas pārāk ātri sasniedz augstumus un tad vairs neatgriezās. Jā. Tu jau visu sasniedzi un saprati īstajā brīdī, kad jāiet prom. Jā, tieši tā. Un tad es tajā teātrī aktīvi darbojos kopā ar tevi un daudziem citiem. Un gribēju kļūt par aktieri un tad kaut kur pusauģu gados man pēkšņi tas likās, ka kas tas ir, es to nevēlos un es vēlos kaut ko citu darīt. Un tad tā kulinārija atnāca, jo mans tētis, viņam nav saistīta viņa profesija ar pavārmākslu, bet viņš baigi eksperimentēja virtuvē. Tas man likās, tu vari tā ņemties un improvizēt. Un Mārtiņš Širmais ar saviem raidījumiem un Džeimijs Olivers un tā tālāk. Un es vienkārši pats sāku eksperimentēt un tā tālāk, un tad jau nāca laiks, kad varēja sākt strādāt pa vasarām, man šķiet 14 gados. Un es skaidrs, ka jāiziet uz restorānu kādu, jāpamēģina pastrādāt. Jā, 14 loģiski. Un tur es saslimu ar to, man fascinēja tā vide un tā tālāk. Un es vēlējos būt tajā vidē. Un tad es pa vasarām strādāju restorānos, stažējos, strādāju. Un pa tiem mācību gadiem, kad man bija skola, es vienkārši pats ļoti daudz lasīju, interesējos, meklēju. Man ļoti tiešām fascinēja visa tā pasaule. Un tad es, skatoties, kā citi Latvijas pavāri sāka postot Instagramā. Jau bija, 15. gads bija jau Instagrams, jā. Jā. Un kā viņi tur ņemās un tad es sāku arī postot savus eksperimentus. Un tad mani kādreiz uzaicināja, Toms Grēviņš ieraudzīja, ka es to daru un uzaicināja mani uz šo te interviju, uz ko tu atsaucies piecēlvē. Un tālāk jau viss, ka vēlās šis te, bet kā es nokļuvu tajos aktieros, bija tā, ka es biju pabeidzis skolu,
Es biju jau tālmācībā pabeidzu skolu 11. un 12. klasi reizē kopā vienā gadā. Un es, lai, protams, koncentrētos savai profesijai un karjerai, un es vēlējos atvērt savu restorānu kaut kad, bet es nonācu līdz kaut kādam brīdim, kurā es sapratu, ka es nevēlos ilgstoši strādāt restorānos un atražot citu cilvēku izdomāto ikdienā katru dienu, jo mani saista tā radošā puse kulinārijā. Man fascinēja tas, ka tu vari noliekot cilvēkam šķīvi priekšā, neko nesakot, tikai noliekot ēdienu, izstāstīt stāstu, radīt emocijas un tā tālāk. Nu, lūk, bet jā, kā es jau teicu, es negribēju strādāt restorānos, bet neviens man arī tajā brīdī restorānu atvērt neļaut. Man bija tā vai nu es kaut ko mainu kategoriski, vai es braucu stažēties pa pasauli 10 gadus strādāt Michelin restorānos. Nu, lūk, un es aizbraucu, es uzrakstīju 40 Michelin restorāniem, savu CV aizsūtīju, atbildēju 3. Nu, tas ir arī daudz. Jā. Nu, rēķina man bija 18 gadi. Jā. Un viens uzaicināja uz izmēģinājumu dienām. Kopenhāgenā. Un es aizbraucu uz turieni un nostrādāju 2 no 3 dienām, 16,5 stundas, no 9:30 līdz 2 naktī, pārguris un tā tālāk. Un bija tāds, kā Latvijas, nezinu to saukt, bet tas homesickness, ārprātīgs, tās ilgas pēc mājām. Un es sapratu, ka es braucu darīt tieši to pašu, no kā es bēgu, tikai citur un tikai augstākā līmenī, bet es to nevēlos. Un es atbraucu atpakaļ, un tad man bija tāds ballīšu periods kaut kāds, kur es nezināju, ko es gribu, kas un kā, un bija tāds apmaldījies. Tāds sajūta, ka es esmu kaut ko it kā gājis uz kaut ko ļoti konkrētu, un jā, tā būs mana dzīve, bet es esmu sapratis, ka kaut kur es esmu tajā iestrēdzis. Un tad viens draugs man parādīja vienā ballītē tādu sludinājumu, ka Jaunais Rīgas teātris uzņem aktieru kursu. Un es pirmajā brīdī domāju, kas es par aktieru, ko nu vairs, viss jau ir... Halo, Zīļuks. Jā, viss jau ir izdarīts. Ko tur atgriezties tajā? Bet teātris man vienmēr bija paticis, bet likās, kāds sakars. Tas bija decembrī 17. gada. Jā. Un tad es kaut kādā aprīlī atcerējos, un es domāju, bet ko es pazaudēšu? Ja es aiziešu, pamēģināšu, ir drusku bail, bet aiziešu. Un tā es iestājos. Vienkārši ejot uz iestāju eksāmeniem un nokļuvu tajā pasaulē. Un es atceros no kādām citām intervijām, kad tu esi minējis, ka tas draugs, kurš to pateica, viņš netika. Jā. Tu esi tas perfektais materiāls, par ko taisīt filmu. Arī tagad es stāstīju, tas pazudušais laiks, un nezinu, ko darīt, un tusējos, un es pilnīgi redzu, kā var to filmēt. Bet, jā, tu minēji arī to pats, ka tev bija tas sapnis par savu restorānu. Arī iepriekš tu biji teicis, kad tev bija 16 gadi, teici, ka tu gribi mācīties laikam studēt biznesu vai kaut ko tādu. Un tad paralēli tam tur taisīt to savu restorānu vaļā. Vai šis ir pavisam tā kā izslēgts, vai tu vairāk par to nekad nesaki nekādu, vai tomēr tu lēnā garā tomēr domā atvērt kaut ko? Es nesaku nekad, un es tiešām domāju, ka es kaut kad atvēršu restorānu. Forši. Un tad vēl viena lieta, ko tu pateici tajā intervijā, kas man likās ļoti sulīgi. Un es saprotu, es nezinu, vai mūsdienās kāds tik droši to spētu pateikt, bet es tā gribu pajautāt, vai tu vēl turies pie šī viedokļa. Tu teici, ar pilnīgu pārliecību, tu teici, ka vīrieši ir labāk pavēri nekā sievietes. Tas bija pirms 10 gadiem, jā. Man tagad cancelos pēc šī podkāsta, ja? Okay. Nē, bet jo tu vari to arī labi izlabot, ja tu vēlies, bet tu vari arī pastāvēt, man liekas, ka nav jau noslēpums, ka vismaz Latvijā lielākā daļa zinām pavēri tomēr ir vīrieši. Visā pasaulē tā ir. Ja mēs no profesionālā viedokļa skatāmies, kāpēc pavāru vīrieši ir daudz vairāk, tas pirmkārt ir ārprātīgi fiziski smags darbs. Tev jācelā ļoti smagas lietas, un es nesaku, ka sievietes to nevar darīt, bet vienkārši lielākoties tas ir tāds ārkārtīgi fizisks darbs. Un man nav atbildes, kāpēc ir tik maz šefpavāru sieviešu, bet
Es zinu to, ka ikdienā pārsvarā Latvijā, manā vidē, vairāk sievietes ir tās, kurām ir jāgatavo bērniem un ģimenei un tā, un tas vairāk kā pienākums, un vīriešiem tas vairāk ir kā atpūtas pasākums. Nu, kaut ko es varu, tur man ir sestdiena brīva, es kaut ko pagatavošu. Tā, nes kāpēc tā ir iegājies, ka tā ir. Bet es vairs tā nedomāju. Labi, paliksim pie tā. Bet par to, par šo tavu momentu dzīvē, kas ir tā tava rutīna šobrīd? Kāda ir aktiera rutīna? Aktiera rutīna ir tāda, ka tā rutīna katru mēnesi mainās. Okay. Tas ir tāds ļoti tāds dzīvesveids, kurā tu nevari, ļoti grūti ir veidot savu iekšējo rutīnu ikdienas, jo ir ļoti daudz cilvēku, kurus es abrīnoju, kuriem varbūt arī tāds grafiks, ka es katru rītu 7 mostos, augstā pelda Daugavā, tad ir tas, tad stundu lasu, tad darbs no tikiem līdz tikiem un tā un tā. Aktieriem ir periodi, kad ir daudz brīvāks, jo nav mēģinājumu no rītiem un vakaros, piemēram, ir mazāk izrādes tajā mēnesī, un tad tev ir tur, teiksim, 2 nedēļas pilnīgi brīvs it kā no darbiem, un tad tu vari tur izpausties. Un tad ir brīži, kuros tu mēģini 5 dienas nedēļā no 11 līdz 3, un vakaros ir izrādes no 6 vai 7 vakarā. Un tad tev sanāk, ka tev ir 3 stundas dienā realitātē, kur kaut ko citu darīt, kur vēl jāpaspēj paēst, kaut ko citu nokārtot, savu dzīvi, kaut kā, sakārtot kaut kādas lietas un tā. Līdz ar to šobrīd mana ikdiena ir tāda, ka ir mēģinājumi 5 reizes nedēļā un vakaros izrādes kāds 20 mēnesī. Un pa vidu kaut kas cits, es mēģinu daudz ko citu arī iespēt. Man ļoti patīk mainīt lietas. Man patīk, ka ir mūsdienās to nesmieklīgi, bet ir tas jaunais termins holistiskā pieeja. Jā, un man ļoti... Tāds, ko izmantot. Un ka ir daudz, kas, jo es vienā lietā atpūšos no citas, un man nekļūst... Runājot par rutīnu, man nav rutīnas sajūta. Bet, vai šis neritms priekš tevis strādā? Jā, jo man būtu ļoti grūti ar tādu klasisku ritmu. Tev nepatīk 8 iet augstajā peldē dārbu? Nē, nepatīk. Man tiešām patīk, ka katra diena sanāk citādāk, jo izrāde ir citu, kaut mēģinājumu, pa vidu kaut kas šāds, piemēram, un tā. Un man ļoti patīk, ka dienas neatkārtojas. Jā. Okay. Bet ņemot vērā, ka mēs šobrīd esam tādā ļoti intensīvā politiskajā laikmetā, ja pirmsvēlēšanu gadā, un tu esi reiz teicis to, ka tie, kas mēģina nodalīt, ka aktieru mākslai vai vispār māksliniekiem nav saistība ar politiku, man šķiet diezgan absurdi. Kā šobrīd tev rezonē šis, ko tu esi teicis? Jā, man tas rezonē tā, ka es to ļoti izjūtu. Ir tāds sens teiciens, ka aktieris ir, vai jebkurš mākslinieks ir, ka viņam ir jāpavērš spogulis pret sabiedrību, vai pret dabu, vai pret pasauli. Un visu laiku jābūt klātesošam un jājūt tā pasaules elpa, kas šobrīd notiek. Jo tikai tad tu vari būt, tikai tad tas, ko tu runā, skatītājs var sasaistīt, ka tas ir kaut kas par mani. Es varu identificēties. Lai tu varētu identificēties ar skatītājiem, tev jābūt šai pasaules elpai. Tāpēc es uzskatu, ka māksliniekiem ir jābūt ļoti jājūt. Ir pasaule, jāzina par politiku, tādā ziņā 100%. Un, manuprāt, māksliniekiem jārunā arī par saviem politiskiem uzskatiem tā tālāk caur mākslas darbiem. Protams, kā pilsonis to var paust savu nostāju un tā, bet manuprāt, tur ir tāda ļoti smalka robeža, kurā nevis tāpēc, ka es esmu mākslinieks, es tagad paužu savu politisko nostāju, bet es kā pilsonis paužu savu politisko nostāju un kā mākslinieks es caur mākslas darbiem runāju par to, kas man svarīgs. Neizmantoju šo te pozīciju, ka tāpēc es tagad varu sludināt. Jā. Man liekas, kaut kas tāds, jā. Jā, man arī ir. Es nezinu, man ir tāds priekšstats, ka vispār daudz cilvēku, nezinu, uz teātru vai kino iet tieši, lai aizmuktu, ja godīgi no tā, kas notiek vismaz vietējā politikā. Jā. Un varbūt pat dažus sadusmo, ja viņiem pēkšņi kāda izrāda cenšas pavērt šo tēmu. Un es nezinu, vai tu to esi ievērojis, bet... Absolūti. Šobrīd cilvēki vēlas... No Covid to es jūtu 100%, bet ar katru gadu man šī sajūta tikai pastiprinās, ka cilvēki vēlas tādu dzīvi apliecinošu mākslu.
tādu emocionālu, par emocijām, par tādām lielajām lietām runāt. Un tas nenozīmē, ka tikai visu laiku priecāties, bet runāt par tādām pamatvērtībām un piemēram, runājot par to, kad mākslinieki vai manā gadījumā aktieri šo te politisko kaut kādu situāciju un savu viedokli par to izpaužas ar mākslas darbu, tam nav obligāti jābūt tādā, virspusēji tādā, par ko es stāvu, par ko es nestāvu, bet, piemēram, par bailēm vai par kaut kādu kopējo apjukumu, kas mums visiem ir. Lūk, to izcelt mākslas darbos. Tā var būt lūga, kas vispār ne tuvu nav saistīta ar politiku, bet ja tu šo sajūtu, kas tev ir par pasauli, ieliec tajā materiālā un paudi, tad ir liela iespēja, ka skatītājs, kurš tāpat jūtas, viņam norezonē. Jā, es nezinu, kas tas ir, bet tas manī norezonē. Okay. Tā es to izjūtu par to. Bet vai arī nav kaut kādā ziņā, es tikai spekulēju, kaut kāds spiediens būt arī ultra neitrālam kā aktierim, jo arī tu esi, tev var iedot nospēlē man tur kreiso pusi, tā teikt, politisko pusi vai labo pusi. Nē, tādā ziņā es vispār neuztraucos, jo tad jau arī ļaundaru nevienu tad nevarētu spēlēt. Man liekas, ka nē. Tomēr tas nav tik burtiski. Mākslā tas arī ir bijis citādāk. Un es pat arī izstādos, kā aktierim ir reizēm foršāk nospēlēt tieši to, ko tu pats varbūt nesludinātu ikdienā, jo tas izaicina dažādas šķautnes. Jā, absolūti. Jā. Kaut kas, kam tu vispār nepieskaries savā ikdienas dzīvē, tev tagad ir jāiet tajā iekšā. Jā. Bet par spiedienu kā aktierim runājot, pirms pāris gadiem tu ieguvi šo titulu Spēlmaņa nakts gada jaunais skatuves mākslinieks 2021-2022. Un tu minēji, ka pēc tam, kad ieguvi šo balvu, tu sāki just kaut kādu spiedienu, ka tev ir kaut kas jāpierāda. Un kā tev, es to izlasīju vienā no tavām intervijām, bet kā beigās ar to bija? Vai tiešām tu jūti, ka tas spiediens arī tev traucē, vai tieši tas tā kā tev pavirzīja uz augšu, vai tas kaut kur arī paplēnīja? Ir tāds, vai tas nezinu? Cik es atceros, tad kaut kādu brīdi bija tā, ka man bija tā sajūta. Man šeit tajā intervijā tieši teicu, ka tagad nāks skatītāji, tas jaunais skatuves mākslinieks, rāda šurp. Kaut kādu brīdi bija, bet šobrīd es esmu nonācis kaut kādā tādā posmā profesionāli un cilvēcīgi, ka man svarīgāk, ka man daudz mazāk nozīmē tas, ko skatītāji teiks, jo vienmēr jau viedokļi atšķirsies. Forša sajūta. Bet drīzāk tas, ko man ir svarīgi pateikt, un kāpēc es to saku, mēs bijām iesizrādēs ar mūsu teātra izrādi Melnais gulbis Toruņā, Polijā, un tas tāds teātris festivāls ļoti slavens. Un es paliku dienu ilgāk, jo tur rādīja vienu slavenu Eiropas izrādi, tāds viens slavens režisors izrādi, kurā spēlē 12 kailas sievietes. Un viņas tur dara visādus trikus un pa īstam dur sev āķus svaigos un tur basēnos slīcinās un ļoti trakas dažādas lietas. Un tā sajūta, ko es tur paņēmu, bija, kas no viņām caurstrāvoja tik spēcīgi, ka jā, jūs varat teikt, ko jūs gribat, jums var patikt, nepatikt, bet jā, mēs šeit esam, mēs gribam šo pateikt un mums tas ir svarīgi. Un tālāk tā ir jūsu darīšana, ko jūs ar to darāt, bet mēs to pasakām. Un man tas tā iespaidoja un tā ietekmēja šī sajūta. Un es vēl joprojām, kad, protams, dažbrīd uznāk kaut kādas bāžas, šaubas, it īpaši pirms pirmizrādēm, kā būs ko, es atceros to sajūtu, ko es jūtu viņās, un es to visu laiku mēģinu un arī pārsvarā veiksmīgi sevī translēju, ka jā, es to redzu tā, man ir svarīgi to pateikt pasaulē, par sevi un par pasauli, un tālāk tā ir jūsu darīšana, ko jūs ar to darāt. Bet kādām pieredzēm vispār jāiziet kā aktierim, lai nonāktu līdz tam punktam, jo es nezinu, vai ir iespējams uzkāpt pirmajā reizē, nav bats. Man liekas, ka tas ir, man šobrīd iet 8. sezona teātrī. Ja mēs skatām no pirmā kursa, mēs jau sākām spēlēt izrādes. Un es esmu izgājis cauri visādiem tur neticības periodiem pašam sev un visādiem, kur liekas, ak Dievs, un atkal tā un šitā. Jā, es esmu patiesībā nonācis kaut kādā posmā, kurā esmu saprast tik svarīgu lietu, ka man nevajag teātri, es gribu teātri.
Jo tad, kad mums kaut ko vajag, tā ir viena lieta, bet tad, kad mēs kaut ko gribam, tā ir kaut kāda drusku cita. Jo tas vajag ir ārprātīgi ierobežojoši. Tas tev uzsit šo te pārlieku lielo nozīmību katrai lietai. Man vajag, un kādēļ tas vajag? Vajag pierādīt kādam, ka es varu, vai vajag parādīt savu vērtību, vai kas ir tas vajag? Jā. To es vairs negribu. Es vēlos vienkārši, jā, man ir interesanti, es gribu to darīt, protams, ir grūtāk, vieglāk, bet es to daru tāpēc, ka es to gribu darīt, nevis tāpēc, ka man vajag, lai es tur esmu un tā un šādi. Jā, laikam tas vajag ir vairāk tāds no ego puses, vai ne? Un tas gribu ir tāds, es nezinu, man kaut kā gribas teikt tādā labā ziņā bērnišķīgi, tas zināt, kā reiz, kad tev gribas to pieredzi. Absolūti. Un iet ar to bērnišķīgo zināt, kā arī tas ir tādu brīnīšanos. Man liekas, vispār jaunība beidzas brīdī, kad tu pārstāji brīnīties par lietām. Okay, tu man jaunība ik pa laikam atnāk. Tev ir vēl. Vēl ir, ok. Viss vēl nav pazaudēts. Bet labi, es vēl gribu tev nolasīt vēl vienu tavu citātu. Ārprāts. Mēs jau virzamies uz kļūdu tēmu, un arī tu esi par to nedaudz ieskicējis. Varbūt par kritiku vairāk. Tu esi teicis tā. Vispār aktiera profesija un apmācība ir tāda ļoti dīvaina. Tāda substance, kurā vienīgais, ko tu vari mēģināt attīstīt, trenēt un uzlabot, esi tu pats. Tu strādā tikai vienīgi ar sevi, ar saviem blokiem, tikai uz sevi. Līdz ar to kaut kādi brīži, protams, ir bijuši tas pats ar kritiku, ar brīžiem, kad kaut kas nesanāk, kā tas ir normāli sākumā aktieru apmācībā. Jo visu laiku tevi kritizē, ko tu nevari, ko tu nemāki. Tā ir gan fiziski, gan mentāli nogurdinoša pieredze, kurā tu visu laiku esi iztukšots. Tagad, kad tu šo dzirdi, kā tev, tas ir pirms pāris gadiem, bet vai tu vēl par šiem vārdiem pastāvi, vai tu atceries, kāpēc tu to teici? Jā, es par studiju laiku joprojām tā jūtos. Tā ir īpaši tāpēc, ka es pats esmu jauns tajā brīdī un vēl mēģinu saprast, kas es esmu. Un turklāt tā pasaule un profesija, kurā tu mēģini ielausties, tev nav nekādu pamatu. Tu esi tādā, tu meklē, kam pieķerties. Un tev viss ir tikai šaubas un neskaidrība. Jā, es tieši domāju, kāds ar šo procesu izējot, tu vispār vari gribēt uzkāpt skatu. Jā, un dīvainā kārtā kaut kā tas saglabājas, ka gribas un ka ir kaut kādi mirkļi, kas liek tev, wow, tāpēc es esmu teātrī. Bet kā tu esi, nezinu, ka tu esi dzirdējis kādu kritiku par sevi, vai es nezinu, kā parasti izsaka kritiku pret konkrētu aktieru vai pret visu darbu, kā tu ar to esi ticis galā? Labi, šobrīd varbūt es punktā, kur tev mazāk tas interesē, bet varbūt pagātnē. Ļoti atkarīgs no tā, kas to izsaka. Jo, ja tas ir cilvēks, kura viedoklim tu uzticies un pie kura tu iet pēc padoma vai kura domas tev liekas interesants, tad ir vērts ieklausīties, bet dalīt visu ar divi tāpat. Jo māksla ir tik subjektīva. Vienam liksies tā, otram pretēji. Tāpēc vajag nepazaudēties šajā te viedokļu gūzmā, ieklausīties. Un es bieži vien arī tagad, lasot kritikas, arī sliktas kritikas, pirmajā brīdī liekas, kas tas ir. Un tad es saprotu kaut kādu, varbūt, aspektu no tā visa es paņēmu un vispār tā ir laba lieta, ko iedomāties, un to es kaut kā sev izlaboju un pavēršu. Bet tas ir tagad vairāk. Agrāk, protams, likās, viss slikti un tā tālāk. Bet vai aktierim vispār ir iespējams pieļaut kļūdu? Jo jūs jau varat izimprovizēt, es kā skatītājs to neievēroti. Tā ir ļoti laba štēle, ko tu saki, jo tā atšķirība, piemēram, ar pavāru mākslu. Ja tu pārcep steiku un iedod viesim, kurš maksā tur 35 eiro par to porciju, tad viņš teiks, nē, es par to nemaksāšu, tas ir es to negribu. Un tad tu iztērēsi šo produktu un visu servisā, un tev nes atpakaļ, tagad pa vidu jātaisa no jauna pasūtījums, un viss slikti tev vēl norāja un tā. Teātrī, tad, kad aktieri aizmirst tekstu vai kaut kas sajūkus skatuves, tās ir skatītāju mīļākās vietas. Viņi priecājas, aplaudē, smējas, viņi vienkārši tajā brīdī, jā. Un tas ir tik interesanti, vai ne? Ok, jā, bet kādas vispār ir tavas attiecības ar
kļūdām kā tādām? Vai tu vispār tam pievērsi uzmanību, vai tu sajūti, ka tev ir vairāk drosme kļūdīties, vai tomēr bijība kļūdīties? Man tāds pagrieziena punkts bija salīdzinoši nesen, pirms dažiem gadiem, kur es kaut kur izlasīju to frāzi, ka, var sakot, agrāk man likās, ka būt drosmīgam nozīmē nebaidīties. Tu esi drosmīgs, un es vēl esmu tālu līdz tam, tā, man ir no daudz kā bail. Tā. Un tad es izlasīju to absolūti vienkāršo frāzi, ka būt drosmīgam nozīmē nevis nebaidīties, bet iet pretī savām kļūdām. Ir tāda viena slavena glezna, kur dejošana ar saviem dēmoniem, kur mēs tā kā aplīti iet. Tur ir tāda smieklīga glezniņa. Atsūti. Jā, atsūtīšu. Lūk, un tad es sapratu, ka jā, tad tu vienkārši dari, un tev ir tās bailes, arī no kļūdīšanās, bet tu vienkārši ej un dari tāpat. Kopā ar tām bailēm. Bet vai tev ir kāda situācija prātā, kur tu zini, ka tu esi riktīgi baidījies kļūdīties, un tu esi tomēr noriskējis, un kā tas ir beidzies? Tā pati... Es neteiktu, ka man bija bail kļūdīties, bet man bija bail no nezināmā ļoti. Tad, kad es stājos tomēr tajos aktieros, tā bija kaut kāda pasaule, kur es saprotu, es eju. Pirmkārt, sanāks vai nesanāks, bet otrkārt, ja es tieku, tad nomainās visu manu turpmāko 4 gadu dzīve vismaz, jo tas aktieru studijas paņem 100% tavu laiku. Bet tādām bailēm kļūdīties, it īpaši agrāk ar aktierēšanu, ar tādām lomām bija baila, ka es tagad uztaisīšu sliktu lomu, un es kaut ko tur sakļūdīšos, un viss tagad par mani slikti domās, un man neņems nopietni, un ka vispār man karjera būs beigusies, un tad tas tevi sasprindzina. Jā, tā ir tāda, laikam, spielikta tāda kopējā bailes no kļūdām, kur es esmu pamazām ticis galā ar to, un jā, tas ir, laikam, tāds spilgtākais piemērs. Bet es esmu izmantojis savu privileģiju, ka es pazīstu arī tavu draudzeni. Un mēs uzspēlēsim tagad ar tevi vienu spēli. Ārprāts. Jo es esmu viņai pajautājis pāris jautājumus saistībā ar tevi un kļūdām. Un es tev pateikšu, kāds ir bijis jautājums. Labi. Es gribēju dzirdēt, kā tev liekas, ko viņa ir teikusi, un tad es tev parādīšu, vai tā ir vai nav, un redzēsim, vai beigās jūs vispār viens otru pazīstat. Ārprāts. Vairāk vai tu pazīsti viņu. Jā. Tad pirmais jautājums, ko es viņai uzdevu, ir, kādas ir Ritvera attiecības ar bailēm? Vai viņš tām vairāk pārkāpj, vai tomēr ļaujas tām un pārdomā savus lēmumus to iespaidā? Es domāju, ka viņas ir atbildējusi, ka es pārkāpju tām bailēm, ka es baidos, bet es ar viņām kopā eju un daru. Tas, ko viņa ir teikusi, ir... Ziniet, tagad man gribētos, ka man ir tavs skills gan jau atveidot cilvēkus, bet nāksies dārtu stilā nolasīt. Dažreiz Ritvera pārņem bailes, jeb drīzāk stresi par kaut ko. Es teiktu, ka viņš pirmajā momentā tām ļaujas, bet ar laiku jau var paskatīties uz situāciju no malas. Tā kā, tāda īsa atbilde tev bija pareiza, bet viņa tā detalizētā. Jā. Labi, nākamais jautājums. Vai vari padalīties ar kādu situāciju, kur tev no malas ir bijusi sajūta, ka viņš reāli ir pieļāvis kļūdu? Es uzreiz varu pateikt, ka tās nebūs... Ja viņai ir ko teikt, tad es viņai teicu vienkārši, ka var par nenopietnām situācijām. Tātad kāds bija jautājums, ka vai liekas, ka es esmu domājis, ka es esmu pieļāvis? Nē, ka viņai no malas ir liekas, ka tu esi pieļāvis. Noteikti par kaut kādu outfit izvēli. Kad mēs satiekamies, vai liekas, kāpēc? Vai tā ir tava gala atbilde? Jā. Tad viņas atbilde ir: Ritvers laikam daudz nekļūdās, grūti iedomāties. Vienīgais, kas nāk prātā, ir pavisam nenopietna reize Grūzijas lidostā, kad mēs meklējam mūsu mašīnas. Es pieļauju, ka izīrētāju. Un pie mums pienāca taksists, kurš piedāvāja braukt ar viņu. Ritvers viņam uzticējās kā mūsu mašīnas īpašniekam. Vai arī, kad Ritvers pierakstījās uz kastingu kaut kādā Dubajas filmēšanā. Tas liek domāt, ka iespējams Ritveru būtu viegli piekrāpt. Bet vienreiz viņš pats izspēlēja superīgi joku ar krāpnieku.
Jā. Vienkārši man man e-pastā uzrakstīja Nigērijas princis un lūdzu, lai latviski turklāt. Drusku tādā sliktā latviešu valodā, bet Nigērijas princim ko var prasīt. Tomēr. Tā viss cieņa, ka viņš rakstīja vispār latviski. Un tad viņš man prasīja, lai es atsūtu datus, ka viņš grib, lai ieskaitītu man naudu, jo viņam nav kur viņu likt, jo viņam tur bloķēta konta. Kas tur gadās, jā. Un es teicu, protams, katrā ziņā tikai izstāsti, kas ir konkrēti man jāsūta un tā. Un to viņš man atsūta un tā. Un tad viņam sāka detalizēt uzdot jautājumus. Un tad viņš viņam prasīja, bet mēs iesākām ļoti tā pārāk oficiāli. Pastāst par savu ģimeni, pastāst, kāda ir tavas intereses, tavas lielākās bailes. Un tad viņš bija ļoti dusmīgs un teica, vai tu vēlies vai nevēlies saņemt naudu, vienkārši sūti tur un tur. Es vēlējos tādu godīgu, skaistu komunikāciju un viņš... Varbūt viņam tā latviešu valoda tik limitēta, ka viņš... Jā, varbūt tāpēc, jā. Bet mums bija kāds 10 e-pastu saraksti un tad viņš man vairs neatbildēja. Un tad nepienāca tā nauda vārds. Es laiku domāju, kādreiz jāatbild, ka vajag, bet aizmirst. Jā, viņš man solīja kaut kāds 30 miljonus, es domāju, Nekas, ja viņš gribēs, mēs šeit to pasakam, Ritvers ir gatavs saņemt šo naudu. Ja kāds Nigērijas princis klausās. Vai citi princis. Vai nav tikai Nigērijas, jebkurš princis. Jā. Labi, nākamais jautājums ir, kurš no jums ir drosmīgāks? Un vai tev jūsu attiecībās traucētu, ja Ritvers baidītos no kļūdu pieļaušanas? Tā kā trešais jautājums ir 2 vienā. Jā. Vai, kurš no jums ir drosmīgāks? Es domāju, ka es esmu drosmīgāks. Ok, kāpēc? Tāpēc, ka es pats sev bieži vien metu situācijās, kurās nevar zināt iznākumu. Visādos darbos un tādā fake it till you make it stilā bieži vien esmu visu kaut ko mēģinājis darīt, vai man piedāvā iespējas, saka, jā, labi, kaut gan man nav nejausmas, kā es to paveikšu, un tad tur rodas azarts. Tādā ziņā varbūt. Bet es nesaku, ka Rūta nav drosmīga. Es saku, ka man liekas, ka es vairāk sev metu tādās trakās situācijās. Jā. Un otra daļa? Vai viņai būtu grūti būt tev kopā, ja tu baidītos no kļūdu pieļaušanas? Dažbrīd es jau tāpat baidos, bet mēs kā jau mēs visi... Nesaki viņai to. Es domāju, ka viņai būtu grūti, jā. Tā, viņas atbilde par drosmīgāku ir tāda. Grūti teikt. Varbūt es, jo šobrīd 3. reizi atrodos ilglaicīgi ārzemēs, bet es negribu izklausīties iedomīgi. No otras puses arī viņš tev katru vakaru 100 skatītāju spēlē izrādes. Vienlīdzīgi. Un ja Ritveram būtu bail kļūdītos, es to no viņa izskaustu. Man liekas ļoti jauki. Mīļi. Viņa jau zināja, ka šis būs publiski. Bet, pareizā atbilde. Nē, ļoti viss. Kā tu jūties par viņas atbildēm? Ļoti labi jūtos. Es jūtos kā bijis pie pārterapeita. Jā. Un pa brīvu. Viss ir atrisināts. Jā, viss. Paldies tev. Bet mums ir vēl viena spēle, kas saucās When Life Gives You Lemons. Kur mums šeit ir... tā teikt, vairākas situācijas, tad ir lapiņas, ja. Un viņas ir tādas tipiski, tu tās redzētu kā negatīvas situācijas. Bet tavs uzdevums ir pateikt, kā tā patiesībā ir pozitīva lieta. Labi. Tā, tu vari uzreiz vairākas paņemt. Tā, cik tu vēlies? Man izvilkās 3. Ļoti labi. Tas skan labi. Tā tad. Tavu kafiju izlīst uz sava gaišā krēkla 2 minūtes pirms publiskas uzstāšanās. Ideāli. Tieši gribēju. Jā, es atšķirībā kādu uzstāšanās, bet visticamāk, es uzietu uz skatuves un es sāktu savu runu ar to. 2 minūtes pirms man bija jānāk uz skatuves. Es uztraucos un es izliesu uz krēkla kafiju. Un publika jau ir tava. Tagad tu jau esi panācis komunikāciju, ka mēs esam uz viena viļņa un ka mēs neesam kaut kāds cits un jūs esat kaut kas cits. Tāds mums pirms šīs epizodes vajadzēja šo uzliet tēmas. Labi. Tas, man liekas, ir tikai bonus šādas lietas. Vairāk šādas situācijas. Tavi kaimiņi trokšņo tik skaļi, ka grūti par to nedomāt. Atšķirībā
kādā veidā trokšņo skaļi. Ja viņi rūpējas par demogrāfiju, tad es tikai atbalstu. Okay, bet ja viņi taisa Ballīti. Reivu ballīti. Reivu ballīti, tad es ierastos ar dzērienu pie viņiem. Klauvētu un teiktu, čau, kāpēc tikai tagad, kur jūs man nepateicāt, cikos jāierod? Labi, kāda trokšņa tev traucā? Es te meklēju tiešām kaut kas, Nē, nu labi, ja man būtu agri jāceļas tad es domāju, ka tas man liktu apdomāt varbūt citu dzīvesvietu. Kas arī ir vērtīgs pārdoms. Un iespējams, esmu iestrēdzis tajā vietā. Ja man ir tādi kaimiņi, kas visu laiku trokšņo, tad man tur nav jābūt. Tā ir zīme. Kāds spēks kaimiņiem, ka tu reāli meklē, kur meklēt dzīvi. Pārvācies uz citu valsti varbūt, maina savu dzīvi trokšņojošu kaimiņu dēļ. Bet, varbūt šī ir tā zīme, ko tev vajadzēja. Jā, un patiesībā tev jau to bija izdomājis, bet tev vajadzēja tikai to pēdējo pilienu. Tā kā, kas tev... Jā, labi. Tas ir vienīgais pozitīvs, ko es varu notaisot. Citādāk diezgan neforši, protams. Tas sākumā, ja nu vēro demogrāfiju, ja ne, ārā no valsts. Tā. Tu esi svarīgā Zoom zvanā, bet tev ļoti gribas ēst, tāpēc izdomā izslēgt kameru un kaut ko pagatavot paralēli. Vienā momentā kāds no kolēģiem norāda, ka dzird, kā tu gatavo ēst. Jums vispār teātrī ir Zoom zvana? Mums Covids pagāja Zoom mēģinājumos, ko es nekad, ko es ceru aizmirst. Kādreiz tas bija briesmīgi. Es domāju, ka ja man būtu tāda situācija, ka es gatavoju ēst, ko labu izvilkt. Es jau visu laiku teju, kā iziet no situācijām, bet tu gribi, kas ir labs šajā. Var abus. Kā es izietu no situācijas, teiktu, es vēlējos jūs pārsteigt. Vispār žēl, ka jūs dzirdējāt, es vēlējos... un es vēlējos jums rītdien atnest garšīgas uzkodas, bet tagad pārsteigums beidzas, un tas vienkārši pagatavot kaut ko aiznest nākamajā dienā. Tā es izietu no situācijas, ja tas būtu svarīgs zvans, kurā nevarētu. Bet man liekas, ka, ja tas ir kaut kas ārkārtīgi oficiāls, bet tas man pateikt daudz ko par to kolēģi. Ka varbūt viņam nevajag uzticēties. Vai tieši, ka viņam var, jo viņš mums to pasaka, to visi jau dzird, ka tu... Jā, taisnība, jā. Tas daudz ko pasaka par to kolēģi patiesībā. Jā. Vau, šīs lapiņas ir dzīvākas nekā es gribu. Mēs varam aiziet dzīlēs. Bet labi, tad man varbūt tāds pēdējais jautājums noslēdzošais būtu tev. Kas tāds, ko tu varbūt ieteikt kādam, kas šobrīd grib saņemties kaut ko drosmīgi izdarīt, bet ka viņi tās bailes pagaidām vēl attur? Pirmkārt, mēs tāpat visi nomirsim. Dzīve ir daudz nenopietnāka, nekā mēs viņu mēģinām sev ieskaidrot, ka viņi tādi ir. Un, kas ir sliktākais, kas var notikt? Jā, tas, ka tu vēl būs dzīves, tā, ka tu būs pieļaus kļūdu. Labi, jā, pieļauju kļūdu, jā. Nē, es tev pilnīgi piekrītu. Ja tas nenodara pāri citiem cilvēkiem, šī iespējamā kļūda, kas, ja tāda vispār ir iespējama, tad vispār. Paldies tev, Ričard. Paldies. Tiešām man ļoti patika šī saruna, man bija ļoti jautri. Paldies arī jums, skatītāji. Paldies arī Elaport par telpām un tiekamies jau citā epizodē. Čau.